pievērsīsimies tematam par Krievijas īstenoto karu Ukrainā no Trumpas. Kas tad īsti būs ASV, Donalda Trumpa administrācijas tās ietekmes sviras šajā konfliktā karā, kas notiek Ukrainā? Nu, vispirms ir jāsagaida telefona sarunas starp Trumpu un Putinu, ko Trumps arī ir pieteicis. Ja? Kad viņi notiks, pagaidām nav zināms. Nu, tiek cerēts, ka tuvākajā pārskatāmajā nākotnē, ja runājam par nedēļām. Tas pirmkārt. Otrkārt, kas attiec uz Krievijas tā dēvētajiem ārzem aģentiem, tad viņi izplata ziņas YouTube'ā, tā skaitā arī tie, kuri atļaujot dzīvot Krievijā, ka jau pagājušā gada decembrī Trumps ir nosūtījis konkrētus priekšlikumus Kremlim, vai Trumpa komanda, teiksim tā, būtu korektāk, un tie paredz daļēju Krievijas iekarotoju okupēto teritoriju saglabāšanu Krievijas īpašumā un kontrolē un daļēju atdošanu. Tātad, nu, es ātri nosaukšu Luhanskas apgabals pilnībā paliek Krievijas kontrolē, Krima pilnībā, Donetska daļēji, un tāda slavena vieta kā Mariupoli, ko mēs zinām no iepriekšējām kaujām, tiek atdot atpakaļ Ukrainai. Un vienīgais ļoti neskaidrais jautājums, par ko acīm redzot, tad notiks tās sarunas tad, kad Trumps ar Putinu varētu tikties tieši, jo tāda tikšanās iespējamība ir pieteikta, ja, un te ir tas galvenais, ja Krievija būs gatava apspriest tos priekšlikumus, kurus Trumps ir izteicis, vai viņa komanda decembrī, un tiek teikts, ja tas nenotiks, tad tādā gadījumā sekos jaunas sankcijas. Un Kremlis it kā esot gaidījis, ka Trumps pēc stāšanās amatā varētu pieteikt, ka šīs sankcijas tiks samazinātas pret Krieviju, nu, dažādas, tā skaitā arī pret tā dēvēto ēnu floti, ēnu tankeru floti, un tas nenotiek. Tā kā pagaidām var teikt, ka ir uzvarējis tas grupējums Trumpa komandā, kurā, starp citu, 19 cilvēki ir no Fox News darbiniekiem. Tātad, ka Trumpa komandā pagaidām pārsvaru gūs tas ar Marko Rubio priekšgalā spārns, kas ir gatavs piespiest Krieviju uzsākt sarunas par pamieru. Tuvajos austrumos, kādu risinājumu jūsuprāt Trumpa administrācija centīsies rast šajā? Es esmu noskaņots skeptiski tāpat kā Trumps, kurš ir paziņojis, ka viņam nav pārliecības, ka pamieris Gazā būs ilgstošs. Nu, to mēs uzzināsim visai drīz, jo šīs nedēļas beigās, ja es nemaldos, ir jāatbrīvo nākamie 4 ķīlnieki Hamas kaujiniekiem, bet Hamas kaujinieki svin lielu uzvaru sakarā ar šo vienošanos par pamieru iespējamo. Tātad, un te ir jāteic tā, ka Trumpa administrācijā ir noskaņojums, ka Izrēlai ir tiesības vēl vairāk iekļaut rietumkrasta Jordāniju Izraēlas valsts sastāvā. Ekonomiski tas jau reāli notiek, bet pakāpeniski varētu sekot arī kādi citi soļi. Tā kā es palieku pie tā, ka ļoti maz ticams, ka pilnā apjomā tas pamieris, kas tika noslēgts uz aptuveni 2 mēnešiem, ka viņš varētu pilnā apjomā saglabāties.